Kas tas ir? Tādu tu man atsūtīji. What the fuck? Šis oficiālā dīgdieņa dziesma. Kāpēc viņš? Tā ir sēd, tā ir tas, kas notiek mums šajā podkastā. Esat sveicināti dīgdieņa podkastā, Kristaps iepazīstinās. Šī ir pēdīgā epizode, jo viss atkal iet sūdā. Kaut kāds dīvainums. Bet kāpēc tā notika? Esat sveicināti dīgdieņa podkastā. Šodien ar jums kopā ir Rihards Sniegs, Kristaps Bičkausks un Roberts Silaus. Sveicināti visi klausītāji, skatītāji un, laikam nekas cits jau pār nepaliek. Es jums, puiši, gribu izstāstīt stāstu. Es esmu atnācis ar bēdu stāstu, kas ar mani notika dzīvē. Un man šeit tā ir gadījies jebkuram. Un es būšu pateicīgs, ja jūs man nepārtrauksiet šī stāsta laikā. Kārtējs Rihards stāsts, kas 12 minūtes. Un lūdzu, nepārtrauciet. Es gribu viņu runāt no A līdz Z. Un nevajag nekādas. Varat pateikt kaut ko pavisam īsu, ja tas ir īsts joks, un jūs neturpiniet aiziet kaut kādā pilnībā štrāsē, pa kreisi vai kaut kādā autobānī iesaižaties un aizbraucat pilnībā citur. Un hijakojiet man stāstu, tas man nepatiks. Es būšu diezgan dusmīgs. Līdz ar to es vienkārši gribu izstāstīt stāstu, ka mēs visi esam gājuši cauri vienā vai otrā lomā. Kāpēc tā jākārdina mūs? Es devos uz Viļņu, uz Mobī koncertu, kā liela daļa latviešu. Daži devās uz Tallinu. Es personīgi devos uz Viļņu. Iepriekšējā dienā bija kāzas fantastiskas, un tomēr nakts vidū dodoties mājās, jo autobus mums ir 7 no rīta. Ar draudzeni pārunājām, ka viņai pietiks un man pietiks arī ar stundu laika, lai sataisītos uz šo autobusu, lai brauktu uz Viļņu. Biļeti maksās 64 eiro, jo nopirku Lux Express, un tur aizmugurē tāds bišķiņ vairāk kājām vieta. Un ir rīts. Autobusam maksā 64 eiro biļeti? Kopā. Pa 2. 25, un, ja tu gribi labāku vietu, tad vēl bija bišķiņu vairāk. Bet, no rīta piemostamies, es jau zinu, kas māks attīstīties pēdējā brīdī, jo es to daru visu savu dzīvi, vai ne? Cilvēki, kad parasti jau gaida vilcienu peronā, tajā brīdī es parasti izgāju tikai no mājas. Es nekad neesmu gaidījis trolejbusu, esmu viņu tikai ķēris. Tāpēc man ir pieredze, es zinu, kā sataisīties pēdējā brīdī. Un arī šī reize, es zinu, ka ar stundu tas ir vairāk nekā man jebkad dzīvē ir bijis laika. Es sataisīšos. Un ziniet ko? Es sataisos. Bet kas notiek ar manu draudzeni? Viņi nav gatavi. Un neko es lēnām pacietīgi gaidu. Un Vanessa, jā, ir 7 autobusus. Un ir tas pēdējais brīdis, kad kaut kāds 20 minūtes līdz 7. Kad jāskrien, jārašo, jā. Pēdējais brīdis, es saucu taksi tagad. Es ieeju istabā, un viņi saka, es neesmu gatava. Es nezinu, ko vilkt. Izklausās, kā, zini, klišejisks stāsts, ko es varētu būt izdomājis, bet tā nav. Un Vanessa, kad es viņu ieraugu, es pat nevaru dusmoties, jo viņa izsās komiski, jo viņai tā kleita ir daļai uzvilkta. Viņa tā kā iesprūdus viņai ir. Man tāds viņa tiešām izskatās negatava. Un es esmu es saprotu, ka ja mēs tagad viņi nav 2 minūšu, 3 minūšu laikā gatavi, visticamākais tur ir ļoti liela iespēja, ka mēs to autobusu nokavēsim, un es varētu būt bēdīgs vai dusmīgs. Gan. Un, vienā brīdī es viņai saku, Klau, ir jau tik maz laiks mums palicis, man ir jāsauc, un ja mums ilgi būs jāgaida taksis, visticamākais mēs nepaspējām. Tā kā man vienalga kādā gatavībā to es saucu, mēs iesēžamies šajā taksī, un viņš rāda, ka mēs būsim 13. janvārī 7:00. Un es viņam saku, vecīt, mums 7 autobusi, es tev neko nesaku, bet tīri tā, informācija. No pressure. Un viņš saka, es neko nevaru izdarīt, jo tu pirmkārt uz Čaka ielas ceļā uz centru nevari apdzīt. Un otrs, tur visi sarkanie pakārtoti tā, ka viņi viens otru tā kā papildina. Tu nostāv pie viena sarkanā, nākamajā būs vēlreiz. Ir riktīgi grūti braukt uz to centru. Mēs izkāpjam beigās 59, man jau asins bišķiņi vārās. Man ir tāds,
šī dāma, viņai bija stunda laika, viņa jau zināja iepriekšējā dienā, un es mēģinu savaldīties, un man tāds, tā kā bišķiņ jau tie zobi ir saspiedušies viens pret otru, un es jau tā kā skatos gaisā, lai vienkārši mēģinātu sev nomierināt, ka viss ir kārtībā. Kā autovas tipiskais apmeklētājs. Jā. Bet, nu, neko. Beigās mēs izlecam ārā un lielā sprintā es pat negaidu Vanesu. Es vienkārši skrienu. Jo es zinu, ka es to autobusu paturēšu. Sliktākajā gadījumā. Vai arī viņai būs mācība, man būs tāds brauc! Tu viņai māc pa logu, ka tu brauc uz mobīlu. Maucam! Ka tu brauc projām ārā. Ceru, ka iztēlēs, kā Rihards Arnolds Schwarzeneggers nostāsies priekšā. Viņš tā, tas autobus. Nāc, Vanesa! Tad viņš viņu paceļ. Jā, un es esmu rīktīgi dusmīgs uz viņu, bet mēģinu to neizrādīt. Jo man ir tāds reāli 60 eiro. Tas, ka mēs tur būtu bijuši laicīgi. Nu, tā kā kāda jēga tam visam bija. Bet mēs aizskrienam un skatos, tas autobus vēl ir pēdējiem spēkiem. Es pieskrienu iekšā, iemetu savu somu, saku stāt, iekāp iekšā. Un man tāds, yes, mēs paspējām. Vanes pieskrien. Kad 30 minūtes pēc manis, 30 sekundes pēc manis, arī ieskrien iekšā, apsēžos, aizelsojies. Un, jā, Vanes tur parāda tas biļetes, un viņš saka, pasis lūdzu. Vanes parāda savu pasi. Ok, nē. Aktīvās tās. Un visas tās dusmas man pret Vanesu tajā brīdī kaut kādā veidā pagais. Man bija tāds, viņa ir tik jauka būta. Tik forši, ka mēs paspējām. Un es iziešu ārā tagad no šī autobusa un lēnām tādā, ar nokārtu galvu došos prom no šīs pieturas. Ak, nē. Un es jums vēlos izlasīt vienu ziņu, ko es saņēmu, kas man likās super unikāla un, nu jā, kaut ko tādu es nebiju gaidījis. Jā. Kur ir tavu pasu dīgdien? Kur ir tavu pasu no pavis pasu netiks nolāsts ārā dīgdien? Kas būtu domājis, ka vajag pasi, lai braukt autobusā, bļaģ, uz Lietuvu? What the fuck? That's fucking stupid. Jā, vajag. Un man neielaida autobusā, un jā, es debos prom. Mēs vienkārši pirkām jaunas biļetes. Bet viņam neprasīja? Mēs pirkām jaunas biļetes. Vanes neizbrauc, viņa māja tev. Nē, viņi izkāpa un mierināja. Ja es būtu Vanes ir tik jauks cilvēks, es būtu fucking pissed tajā brīdī uz tevi. Un man būtu tāds, labi, es braucu, man vienalga, Richard. Es esmu ērtajā vietiņā, tu vari braukt ar stopiem. Luks autobusā ērtajā vietiņā, kur kafijas aparāts. Es braucu ar Lux Express, tu vari braukt ar Flixbus. Bagāžas nodalījumā. Bet kāds ir šis, tā kā, nu, kāpēc? Kāpēc vajag to pasi? Kas ir tā funkcija? Tu brauc citu valstu. Nu, bet ko? Nu, bet tu esi mašīnu brauc un neviens nekad nepārbauda. Kāpēc tieši autobus ir savādāks? Tāpēc, ka tu nezinu, vieglāk nokontrolēt. Bet tev laikam jau vajag tomēr kaut kādu ID karti. Jā, ja tu brauc ar mašīnu, tev vajag līdzi. Vienkārši viņi pārbauda, ka man līdzi un man nekā nav līdzi. Jā, bišķiņ neveikli sanāca. Man patīk, ka man tik ļoti ātri apgriezās, kurš ir vainīgais šajā situācijā. Tas bija vienkārši tāds dzīves highlights. Un neilgi pēc tam es saņēmu šādu message requestu Messengerī. Sveiks, Richard! Protams, ka nezini. Protams, ka man nezini un nevajag arī. Man esi zināms tik, cik publiski visiem redzams, dzirdams. Vēlējos padalīties savā priekā. 8:08 ērti iekārtojusies Lux Express autobusā, lai dotos uz Viļņu skatīt Moby koncertu. Redzēju to sarūktināto, apbēdināto cilvēku, kuru izsēdina no autobusa. Piemirstās pases vai ID dēļ. Sēdvējs. Mans sirds kāpa pa muti laukā arī no apziņas, ka neko nevar līdzēt un ietekmēt. Bet tas rūgstums izgāja cauri. Un cik neviltots man bija prieks, ka īsi pirms koncerta ieraudzīju tevi. Jei, tu atbrauci. Viņa bija tik bēdīga, un tā viņa izstiep tās kājas, viņai tas ekstra laiks spējas runēs. Jā, cik sēdi. Jā, iesēdās manā vietā. To kafiju tā vēl jau ekstra paņēja. Jā, un es biju
50% pārliecināts, ka jūs par pārtrauksiet visu šī stāsta laikā. Nu, beidz. Jā, nu. Pa ko tu runā? Bet tad jau ļoti labi, kā ļoti forši salikās tieši tā dziesma, arī tāda ikdiena tieši sēd, tas arī ir ļoti forši. Jā, nē, nu. Bēdīgs stāsts. Koncerts bija labais. Bija tiešām? Jo man jau tas līdzīgs, kaut kas arī slikts par mani, neslikts, bet tāds stāsts, ka vienkārši mums atteica dienu pirms vai 2 dienas pirms Airbnb atteica Lietuvā mūsu palikšanu, un tad tādā karstumā, kad mēs nevarējām atrast vietu vairs, kur palikt, vai tur aizvēlās palikt pilnīgā musarā, vai kaut kā ļoti dārgs biļets, jā, tad mēs uzreiz pārdevām šīs biļetes, un tad pēc tam man bija biļetes uzreiz tajā pašā dienā, un tad Rihards pateica, bet man būtu vieta, kur jums palikt. Un mums bija tāds, forši, bet, tāds mana topošā sieva izdomāja, ka tas ir labs variants ātri pārdot viņus, un tāpēc mēs netikām uz Mobiju arī. Bija labais koncerts. Tev būtu ļoti, ļoti paticis, un Dacei būtu ļoti paticis. Super. Daci vienkārši viņi skalpo, viņi jau patīk. 10 eiro mēs dabījām pavirsē. Aiziet, kur ir tā dziesma atkal? Dīgdieņi, visiem nauda kabatās, dīgdieņi. Laiks uz vietas apstājās, dīgdieņi. Jā, ļoti labi. Wow. Tas bija tiešām. Nākamreiz paši rakst. Biļetes kļūst tikai dārgākās. Ļoti labi. Jūs zināt, ka šitāds pasākums bija? Jā, man žēl, ka es nebiju. Kas tas tikko notika. Bija Red Bull showcase pasākums, kur bija formula, un viņi meta riņķus pašā Rīgas centrā uz Krasta ielas. Jā, kā viņi notīrīs šitos? Tas man šķiet ar lietu un laiku vienkārši aizies, jo beigās tā ir vienkārši gumija, kas ir pie asfalta. Viņi tā kā nav tā krāsa. Tur neviens neies ar zobirstu berzē, tomēr tas ir vandālisms. Tas varētu būt tāds kaut kāda. cilvēki. Kad Kristaps met saulīt, cik parking spaceā, tad viņam pēkšņi piesienas. Jums ir kāds emocijas par šito vispār atvainojas? Es domāju, uz vietas ir jautri. Jā, uz vietas būtu fun. Jo tāpēc bez skaņas bija šī dīvaini. Tas Nu, kā var nebūt? Tu tur esi, tu stāvi, tu esi iedzēris savu hektāru, kas tur noslēdz žakets kabetā. Man nekāds nulle emocijas par šo ir. Tāpēc, ka tev ir daudz feminīnās enerģijas. Tev tā neesi tas klasiskais. Benzīna gala! Jā. Tagad pultīs. Starp citu, Roberts Vītols, jā? Robbie Works. Jā. Man šķiet, ka viņam varētu būt vienkārši skatītākais raidījums visā Latvijā, kāds eksistē. Jo beigās es tā kā paskatos YouTube 2 stundas pēc iepublicēšanas vai dienu. Vai laikam nevienu dienu. Viņam jau ir kaut kādi 50,000 skatījumu katram video. Un es domāju, nevienu televīzijas raidījumu gandrīz tik ļoti neskatās, ja nu vienīgi neesi kaut kāds fināls X-faktorā. Vai es nezinu, tas svētdienas vakarā. Tas, kā viņi mēra, varbūt nav tik precīzi, bet, ja skatās, tur jau ir kā kaut kā 200,000 tiem lielajiem svētdienas X-faktoram un tā tālāk. Jā, bet viņš tur iziet brīdi, viņš tā kā bliež 2 reizes mēnesī, vai es nezinu, cik viņš bliež. Un tad beigās tas salasās man šeit tāpatām vairāk. Un tas komitments tiem cilvēkiem varētu būt vēl lielāks. Un man šeit priekš Latvijas, es tā kā iedomājos, viņš mierīgi varētu būt tāds skatītākais. Es tev tikko pateicu, ka tā nav, bet ok. Kas ir tas, kas piesaista mašīnai tik ļoti kā vīrietim, ka patīk? Es vienkārši nesaprotu, tev vienkārši, ja tev patīk sievietes, ja tu esi heteroseksuāls, tad tev vienkārši interesē šis benzīns un motori. Es saprotu, ka tev tā nav, un tāpēc tu nevari just. Man transporta līdzeklis, es viņā iesēžos, un ja viņš man aizgādā no punkta A līdz punktam B, tas ir viss, kā es viņu redzu, vienkārši transporta līdzeklis, bet tad tu pieeja ar kaut kādu šo, ka tu tur to mīli to mašīnu, un es tā kā nesaprotu. Jā, bet ja tu arī redzi smuku twinku ar 6-paku, tad tev arī... Ko tu, bļet, tur? Un vienkārši tas ir tā atšķirības starp mums. Es gribu viņu savā garāžā, to twinku. Jā, es nezinu. Katrs cilvēks jau ir atšķirīgs, Kristap. Nav, reku lielākā daļa Latvijas vīriešu ir vienādi. Viņiem ļoti cepī šī mašīna. Tā jau visā pasaulē tāds, ka 90% cilvēki ir heteroseksuāli, un tad vīrieši. Un tad daži procenti ir tā kā tu. Vienkārši ir
Cilvēkiem ir dažādas intereses, vai ne? Bet tas arī varētu būt novērojams, varbūt tajā, cik Kristaps arī ir praktisks. Jo viņš redz mašīnu, viņš redz transportu. Arī, kad sievietes, es nekad neesmu redzējis, ka viņš tā kā, wow, skaistas meitenes. Viņš to redz tikai un vienīgi kā objektu, ar ko uztaisīt bērnu. Kurš palīdzēs, staigājošu ulšonu. Viņam tas par ko cilvēkiem hypes, kāpēc viņi iet uz tiem naktsklubiem koļīt viņus. Taču, viņas te pa labi pa kreisi visu, vienkārši paņem vienu un uztais to bērnu. Tas ir Kristaps. Tas ir Kristaps jums. Viņš ir reāli praktisks. Kā jūs man joprojām mēģināt? Ja? Es īstenībā, jā. Tāpēc jūs jau man pagodāt, pazemot. Nedarbojas ar seksu. Viņš vienkārši... Jā, turpinām šito visu. Pagaidi, viņš ievieto spermu konteinerī, un tad kā govs apsāklošanas gadījumā. Ievieto viņu iekšā dzemdē. Es sāku dusmīgs palikt. Es sāku atkal dusmīgs palikt. Es atcerējos to, ka jūs man jau tā pazemojāt, un tagad šitas te notiek. Kur mēs tev esam? Kur jūs man pazemojāt? Jā, pilnīgi man vienkārši pauztaisīja pa zābaku, pilnīgāko kaut kādu no Liepājas Kurzemes zābaks, pilnīgākais, kas nevar vispār ne uz vienu jautājumu, nezinu atbildi. Sagriež tā, kad es esmu kaut kāds vispār atpalikušais. Kristapa pazemojumu segments. Lūdzu, paskaidro kontekstu. Varbūt klausītājiem nav sapratne, par ko tieši tur runā. Bija mums tāds ļoti foršs video, kurā Rihards vienkārši piedāvāja, hei, uzspēlējam interesantu spēlīt. Viņš nepasaka, kas tas ir, nekas, kas notiksies. Vienkārši apsēdieties šeit un būs kaut kas. Un tur priekšā stāv auglīši un knopers tāds šokolādīt. Un es domāju, cik forši varēs uzēst kādu auglīti to tur. Un būs kaut kāda interesanta spēlīt. Un sākās vienkārši kad bija Viktorīna ar šito bļāvienu zubri, ar šito robotu, kas vienkārši ir visi iekodēts. Viņam smadzenē visas pasaules atbildes ir un man jāsacenšas ar to robotu kaut kādu datoru. Un viņš vienkārši man izvaro pilnīgi, es atvainojos, pilnīgi tā kā vienos vārtos vienkārši, un es vienkārši saprotu, tas ir tas, kas notiksies. Kristaps vienkārši tiek pazemots, jo viņš ir ķipa zābaks kaut kāds, kas neko nesaprot. Un Rihards smējās fonā, un Roberts ēd garšīgs šokolādīts, visu kaut ko, un Kristaps vienkārši ir zābaks. Un tas notika. Šī spēles mehānika ir tāda. Es uzdodu jautājumu, un tas, kurš pirmais atbild, var dabūt nākamo odziņu. Un beigās ir knopers lielais. Un tā kā, jo tālāk tu tiec, tad tu dabū knoperu. Un Roberts atbildēja uz visiem jautājumiem pareizi un savus odziņus apēd. Un Kristaps neatbildēja uz nevienu jautājumu. Un pie vienas odziņas tā arī netika. Es atbildēju uz vienu pareizi jautājumu, kur jūs izgriezāt. Un Roberts pateica nepareizi kaut Kazahstānu, vai kas tur bija. Ja? Un beigās vienkārši sagriež šo video, lai un ņirgājās vēl cilvēks. Pēc tam vēl komentāros ierakstu komentāru, kurš ir gudrāks par Kristapu TV raidījumu šos. 200 cilvēki ir vienkārši uzlikuši tam zap. Bet varbūt tas ir tas, ko mums jāpiedāvā GO3 streamošanai. Cilvēkiem ļoti patīk tas komentārs. Man sen nebija tik laikots komentārs. Tu vienmēr skaties, kas cilvēkiem patīk, un to, piemēram, majonēzi. Ja? Vienu reizi cilvēkiem patīk, tad turpina atkārtot. Tas ir klasisks tagad. Šis komentārs bija. Arī cilvēkam patīk. Varbūt vajag atkārtot šo formātu. Un es zinu, ka jūs to bijāt tā kā uztaisījuši, sarunājuši tās atbildes pirms tam visdrīzāk. Nav iespēja, ka viņš varēja tik vienkārši visu atbildēt. Kā tu redzi komentāros, cilvēki paši zināja visiem atbildes. Viņi nebija tik sarežģīti. Jā, uzreiz tie, kas visi sēž gudrīši, uzreiz, es jau zināt, visas atbildes, es jau zinu, pasties, kāds viņš tupens pilnīgākais. Kā tāda aizēja apsēdējuši tam blakus robotam, ka viņš tam vienkārši sāk tuh, viena atbild pēc otras, tu pat nepaspēji tikai padomāt, viņš jau zaļš, viss, nav vispār iespējas. Pat tā kā cīnīties pretī. Ko? Zaļš! Tagad es, protams, jau zināju, to zils ir tas emeralds, vai kā viņš bija līdās. Kas tas dusmīgs, nevar padomāt. Smaragds, pēc tam sarkans ir rubīns, dimants ir balts, redz, es zinu šīs visas lietas, es zinu, bet man tagad ir otrs rauns. Man ir kaut kas, ko teikt. Jā, droši. Man liekas, pirmkārt, es gribēju teikt, ka tas ir bišķiņ strīdīgs jautājums par to, kas ir lielākā valsts, kurai nav izejas piekļuvs okeānam vai jūrai. Un okeānu. Bet Kazahstāna ir pareizā atbilde. Man liekas, Kazahstāna ir bišķiņ lielāka par Mongoliju. Google, Kaspijas jūra.
Kaspijas jūra. Kaspijas jūra ir ezers. Jā, tas ir salsūdens ezers. Viņai nav izējas. Un vienkārši Bet viņa bija jūra. Viņa nekad nav Nē, bijusi. pirms miljoniem gadu. Jā, tāpēc viņa bija Bet jūra. Kazahstāna Un tad viņa nebija. tik milzīga. Neviena valsts tad neeksistēja. Viņa bija tik milzīga, tā jūra. Tas ir tāpat, kā tu teiksi, kurš ir lielākā izmēra? izmēra kontinents, tu saki Pangeja. Kas ir Pangeja? Pangeja ir Pirms viss kontinents. Pangeja, tas Pirms ir- viss tas ir tas kontinents. šis Es Jā, tev man- paskaidrošu. Jā, es varu pastāstīt, kas ir Pangeja. Pangeja pirms visi kontinenti sašķēlas un attālinājās, bija viens megakontinents Pangeja, no kuras visi šie kontinenti izveidojās. Kā jā? Atkal Pirms tu man stāstīs, pirms mācīs. miljoniem Viņš man, gadu. man pilnīgam atmaram, man ne, no Liepājas jāstāst viss šīs lietas. Paldies. Varbūt ir vēl kaut kas, kas tev interesē, ko gribētu iemācīties šodien. Un jūs vienkārši arī, es piedzimu un man bija galvā insults, ja? Man bija smadzenēs asins izplūdums, es piedzimu, un tas nav smieklīgi, tā ir patiesība. Tā ir patiesība, un jūs ap divi smēties par to, ka man mazliet vairāk vajag apdomāties. Šī spēle nebija domāta man, viņa bija speciāli uztaisīta, lai man pazemot. Bet ar pavisam nopietni runājot. Tas ir nopietni, man bija insults jāvā. Viens no pēdējā laika veiksmīgākajiem video. Es domāju, ka mums vajag uztaisīt otro daļu. šim Nē, video. kad mūžā tas nenotiks. Tas varētu būt katru nedēļu varētu būt sērija. Šo vajag atkārtot. Nekad Cilvēkiem vajag patika, dzīvē. bija interesanti. Te vienkārši es izrādīšu visu tiešām. Nu, es nezinu, es biju ļoti pārsteigts, ka tu tā reaģēji. Ļoti pārsteigts, ka es tā reaģēju. Jā. Jā, kāpēc ne vienkārši fucking pazemot? Nu, tā bija pazemošana reāli. Es neko nevarēju izdarīt pretī. Nu, Kristēn, ja tu nezini atbildes uz dažiem trivija jautājumiem, tas neko nepasaka Jā, par par cilvēka intelektu. Tur ir backing pie video. Kas bija? Kāds bija video nosaukums, Rihard? Kam tad tam ir? Jā, kāds bija? Es nezinu. Kāds? Tu nebija tas, kas taisīja to video, ja? Nē, Gudrākais es neizdomāju dabū nosaukt. vietē. Jā, tad- tu Es neizdomāji. palīdzu ar montāžu. Nē, tur virsū bija sarkaniem burtiem, tu līdās pagā. To šo tu uzrakstīji, To gudrākais dabū bietē. Tas ir acīm redzēt tavs teksts. Gudrākais dabū bietē, tas ir jā. Tas ir Kristepa teksts. Tu līdās būs tev, un tad varēs redzēt, kāds. Skaties. Intelekts pārbauda rakstīts. Jā, un tas nav pa intelektu, ja, ko tu stāstīji tur. To Anna To izdomāja. Anna izdomāja. Super, ka jūs darbojaties kā komanda! Montētāji Prieks, ka jūs izdomāja. darbojaties kā komanda, lai pazemotu Kristapu. Cik forši. Nu, labi, bet tiešām tam taču nav. Visi taču zina, ka nav nekāda saistība ar intelektuālo Jā, kapacitāti. 200 cilvēki ielaiko to komentāru, Rihard, par to, ka, lai pastāst, kurš ir stulbāks par Kristapu, neviens Latvijā. Nu, Ne? bet tā taču nav. Ir daudz stulbāku cilvēku, Kristē. Jā. Tu esi gudrākais no tiktokeriem. Ai, Dievs, tas labi. Labi, Tu forši. esi tiktok ģēnijs. Jā. Nu, labi, bet es nesaprotu arī, kāpēc. Nu, jā, pirmkārt, man liekas, random zināšanas par lietām. Tas ir tā kā, tās ir vienkārši random zināšanas par lietām. Cilvēkiem dažiem viņas ir, dažiem viņas nav. Bija komentārs Līsais pedāls. Tur bija, Nu, jā, bet ir jau slikti Bija komentāri komentāri. pie kā. kamēr es gāju No zakt video. saldējumus, tikmēr citi mācījās. Fucking, tas viss projekts ir man. Nu, jā, bet tā burtiski arī ir. Pilnīgi man Tāpēc es uztaisīja. zināju šīs atbildes. Man prieks, ka tev jātur, Rihard. Man ir prieks, ka tas ir izdevies. Tās plāns ir pilnībā izdevies. Es esmu pilnībā. Jūs viņu paņēmāt šo projektu, man iemānījāt šitā tetā un uztaisiet man pa pilnieko zābaku, zagli, šis pa nav liepais tupeni. Tēt projekts šis nav. Labi, šis te projekts, jā? Bet tā. Labi. O. Nē, nu, bet klausies, Kristē, pirmkārt. Nu, labi. Bet otrkārt, nu, tu esi bijis šim pastulps. Tu pats to vienmēr saki. Wow. Bet tu vienmēr to pats saki. Un man liekas, ka tas nav nekas slikts. Tas ir pat ļoti labi. Es nesaprotu, kāpēc tu nelepojies ar to. Tev vajadzētu lepoties ar to, tāpēc ka ar kaut kādu. Ar nāk tikai problēmas. Es šeit atdalos no Roberts. Es paskatīšos. Vienkārši ļauj man nonākt līdz šim argumentu gala mērķim. Tas, ka stulbi cilvēki ir priecīgāki, es jau uzreiz zinu, ko tu teiksi. Redz, man pietiek inteliģents saprast to, ko tu gribi pateikt, bet es, jā, protams, nezinu par kaut kādiem fucking kurā gadā, nezinu, piedzim Gandijs. Nu, bet kam tas ir jāzina? Tev?
Nu, man nav, tas ir kāpēc vienkārši tu to jautri zini? zināt kaut kāds fakts. Man ir jautri uzzināt kaut kādas lietiņas par pasauli. Bet tas man nepalīdz nekādā veidā. Es esmu, paskaties, piemēram, uz mani, jā. Esmu ārkārtīgi gudrs, vai ne? Līdz ar to man ir šausmīgi briesmīgas mentālas problēmas. Mans prāts, viņš visu laiku rūc, un tā mašīna visu laiku darbojas overdrive. Par mašīnām mēs tikko runājam, bet viņš vienkārši nevar apstāties, un visu laiku viņš izdomā jaunas draudus, man ir milzīgi trauksme visu laiku. Es visu pārdomāju 200 reizes par daudz. Piemēram, cik video to es uztaisīju pēdējo gadu laikā? Tu to tā atstāsi, ko viņš tagad dara? Daudz reizes vairāk. Uzbrukumā arī kādreiz. Es nesaprotu, tu vienkārši... Bet pietrūkst intelektu. Ej, atpakaļ! Sadod viņam! Ko viņš dara? Viņš dara pāri? Tu vienkārši Es bliez. sākšu bliez Tu drīz, vari tic man. apstāties. Bliez viņam ar mikrofonu pa galvu. Nē, Robert. Kādā intelektam ar to, ka tu netaisi tos video vispār nav nekāda sakara, jā? Tam ir vienīgais tas, ka, tu esi mīkstais. Jā. Tu esi mīkstais. Nē, bet, Rihard, es tagad saprotu, ko tu gribi darīt. Tāpēc, ka tev tāds, es esmu tikpat gudrs kā Roberts, un es taisu video, tāpēc tā nevar būt. Bet, es neesmu tikpat gudrs kā Roberts. Nenovelc mani līdz savam stāvam. Bet tu esi gudrāks par mani. Jūs dzīvojat, varbūt Hruščovkā 1, otrs 9 stāvenē. Es dzīvoju penthausā, Skanstē, pēdējā stāvā. Tur ir virs 9 stāviem. Tur atrodas mans intelekts, ielikts pirtiņā, viņš tur sautējās, drīz viņš uzmetīs gariņu, un tad viņš iest augstumdušā. Ar to es centos pateikt, ka esmu ļoti augstu brāli. Jā, Rihards nevar apstāties. Tāpēc šis ir ideāls mirklis, ko vajadzētu mums pierakstīt un atcerēties, tad, kad būs trivija, šitas jums būs jācīnās vienam par to otru. Šitādi paši es gribu uztaisīt, ka Rihards sacenšās ar Robertu. Lai saprast, cik ir tā skala pret viņu, un es ļoti ceru, ka tu esi stulbs. Kristop, varbūt kādreiz viena intelekta pazīme ir tas, ka tu kādreiz izdomā kaut ko pats. Tas ir tāda jau. Izdomāt kaut ko tādu jaunu. Ja? Tas ir to pamēģini. Kāpēc ritens jāizgudro divreiz, ja viņš jau vienreiz ir izgudrots? Bet pētījumos ir rezultāti par to, ka cilvēkiem ar augstāku IQ šajā gadījumā viņi mērīja, man liekas, ir lielāks noslēdz, lielāks risks depresijai, trauksmei, dažādiem šiem mentāliem slimībām. Tā kā tā. Jā, man tā gribēju pateikt. Agrāk es pazinu vienu meiteni, un viņai teica, bija dzērājs. Un tā puse no stāsta, kāpēc viņš bija dzērājs, jo viņš bija ļoti gudrs. Un viņš vienkārši saprot, kā strādā pasaule. Tāpēc viņa bija pārāk smaga. Un viņš sāka dzert. Un viņš turpināja dzert. Man liekas, vienā brīdī, kad tu sāc, piemēram, kad mēs kaut ko filmējam vai kā, es vienmēr par daudz ko satraucos. Un mans smadzenes vienkārši ģenerē simtiem variantu, kā var lietas noiet greizi un visādas problēmas, kas var rasties. Un tas varbūt, strādā vienkāršākā mednieku vācēja pasaulē, bet šeit tās problēmas, ko var pamanīt, ja var pamanīt 100 problēmas, tad tikai 10 var atrisināt. Un tad pārējās 90 tev vienkārši traucē. Vienkārši traucē. Bet ja tev ir bišķiņ mazāk aktīvs tās smadzenes, es pat negribu teikt par to kaut kādu intelektuālu. Tāpēc, ka man liekas, tas ir tā kā tik cilvēku kaut kāda inteliģence, intelektualitāte un vispār gudrība ir tik sarežģīts no daudziem faktoriem sastāvošs kopums, ka mēs baigi reducējam viņu. Piemēram, kad tu zini kaut kādus faktus, vai arī tu vari atrisināt matemātikas uzdevumus vai tā tālāk. Piemēram, Kristopam ir ārkārtīgi augsta emocionālā inteliģence. Viņš spēja pamanīt cilvēku sajūtas un tad mēģināt kaut kā reaģēt uz tām. Un tas ir daudz ziņās svarīgāk nekā zināt kaut kādus random faktus. Bet kur es paliku?
Nu jā, un tad tur redz tās 90 problēmas, kuras nav atrisināmas, bet bišķi mazāk aktīvs šīs smadzenes, kur nebrauc visu laiku ar gāzes pedāli iespiest grīdām, bremzes pedāli iespiest grīdām vienlaiks. Viņi ierauga tikai tās 10 problēmas, tad viņi viņas atrisina, tad ir viss afigēni. Kā mēs varam padarīt to bišķiņu stulbāk? Ir tāds kaut kāds, vienkārši, lai šis tavs kaut kāds smags objekts varbūt šeit pārsveiz. Tev varbūt boksā jāsāk iet bišķiņu. Ko? Jā, tev tā kognitīvā enerģija tiek izniekot. Jā. Bet vai tad nav arī gudri vienkārši viņu neizniegot? Nu jā, bet tas ir milzīgs ieradums manām smadzenēm iet šajā virzienā, jo viņas mēģina vienkārši padarīt drošu pasauli un apkārtni man. Un tāpēc tas liekas ļoti svarīgs uzdevums viņām. Nu tā. Nu tā kaut kā. Nedrīkst lūsums būt, atceramies. Nekāds Kādam ir kaut kas tāds. Vai es gribēju kaut ko vispār pateikt par šo tēmu, bet labi, aizskriesim uz vienu ātru citu lietu. Tu gribi uz citu? Jā, tev bija kaut kas, ko pabeigt? Nē, nu man ir... Tas ir kā vēl no... Nu jā, tad tas ir. Lielāks... Nē, nu tas nav par šo. Tas ir bišķiņ tā kā kontekstā varbūt... Protams, ir jautri skatīties šo video, un Rihards izdomāja šo video. Un man liekas, ka viņš viņu izdomāja nedaudz kā atriebību, jā. Nedaudz kā atriebību, jo klausītāji jau nezin, man šķiet, ja jūs esat redzējuši visas pādienas sērijas, ir iespējams iznākušas, jā? Vai ne, vēl visas nav? Vēl būs, bet ir jau vairākas iznākušas, un ja jūs paskatīsieties, ir Kristaps pādienu, vienu dienu viņš mums saka, ok, man ir ideja, filmēšana, jums jāatnāk, es sagatavošu visu. Ok, forši, Kristaps ir parūpējis, izdomājis kaut kādas idejas aiziet. Mēs ar Rihardu atnākam un izrādās, mēs esam iekāpuši cauri Elas vārtiem, mēs esam izgājuši un nonākuši Stanfordas cietuma eksperimentā, kaut kas tam līdzīgs. kur Kristaps ir cietuma uzraugs, viņam dod pilnīgi vara pār mums, un viņš var pazemot mūs, un kā viņš vēlas. Kas ir pazemošana, ka jūs iet relaksējušā dūņu vannā, un es jūs apkalpoju ar kaut kādiem gardumiem? Un tad viņš gaslaito tevi visu laiku, un pat ārpus filmēšanas viņš nevar atzīt, ka šie video ir mokoši mums. Viņš gaslaito no pirmā līdz pēdējiem stulbais pedāls tev vai stulbais atpalikušais. Tas paliek ar mani uz mūžu. Visi tie cilvēki, kas salēkājuši domā, ka esmu tupens un zābaks visu dzīvi. Jums viņi domā, oi, viņi iegāja dūņu vannā kopā. Ak, Dievs! Neviens nerakstīja, ak, Dievs! Es esmu apkaunots šeit. Šis video... Bet tā, tas, ko tu... Es atvainošos, jā? Es atvainojos. Projicē savus kaut kādus... nepārliecinātības uz mums. Tu mums liki fiziski ciest visas dienas garumā. Es tev liku 3 minūtītes uzspēlēt spēli, kur tu vari dabūt odziņu. Kur kāds cits cilvēks būtu dabūjis odziņu, vēl kāds cits nebūtu dabūjis odziņu, viņam būtu tāds, ko tālāk daram? Tu šo salīdzini ar to, ka tu visu dienu liki man vienkārši, tu majonēzi man liki uz sejas. Tu man liki tādu baltu šķidrumu, jā, uz sejas. Šis vēl iznāk. Kolagēna majonēzi. Jā, un man, un visiem brīdinājums, ja jūs liekat majonēzi, tev paliek tāds tā kā rētauģi, jā. Tev paliek sarkanas līnijas, tur, kur tev ir likta majonēzi, perfekti būs tur sarkans. Kur viņš mazgā man ar grīdas slotu, kas ir īsta grīdas slota, izmantot daudz gadus jau. Jā, čūras, kakas, svēmieni, kas tik nav slaucīti ar to. Tas nav nekas tā. Poda birsti, tad tikai tāpēc, ka Rihards... Un es saglabāju tur respektu, un es nedarīju neko ar viņu. Šī bija laimīgākā diena tavā dzīvē. Es nekad nebiju redzējis tevi tik priecīgi. Un tā jau bija no pirmās sekundes. Bet mēs kopā fucking smējāmies visu dienu. Mēs smējāmies kopā un labi pavadījām laiku. Tagad, ja paskatās tos video, var redzēt. Man nelikās, ka mēs esam tik dusmīgi, bet jau šeit vannā, mēs esam tik ļoti izbasīgi, šie pirmie 3 kur viņš traukt. Kas tur ir tik slikts, es nesaprotu tiešām. Man likt to darīt, man būtu tāds pilnīgi čilāk, Dievs, es iekāpšu tajā dūņu vannā, tas nav nekas tāds.
Es nesaprotu, jums ir, es nesaprotu, man tiešām tas neliekas vispār nekas tāds traks vai pazemojošs. Kas tur tik slikts, jo iekāpt tajā vannā, kas tur ir, es vienkārši nesaprotu. Kādreiz kādam arī strādā šis, uz ko tu šodien šeit mēģini tas ir tā kā uz daci strādā, viņam tāds, mēs sākam sev apšaubīt. Viņš tiešām nesaprot. Laikam jau varbūt man tiešām bija patīk. Parādīsies priekšējā video. Pasies, cik Kristaps izsēs maz blakus Robertam. Pasies, viņš izsēs maziņāks. Pasies, redzi? Kādā veidā jūs to dabūjāt, gatavi jūs sēžat blakus? Man liekas, ka krēsls ir citā augstumā. Laikam, jā. Man liekas, ka arī tā forma ir bērnu, viņi tā kā saspiež. Viņi vēl tev saspiež, bet jā. Bet šī arī ļoti apspīlēta forma. Viņa knapi vienmēr var uzvilkt šitā. Uzreiz, pēc pirmās ogas tu vairs nevarēji. Nē, pēc trešā. Tev vajag strādāt nevis pie tā, lai zinātu random faktus, tev vajag strādāt pie tā, lai tu iemācītos zaudēt. Jo tu nespēji, arī mēs vienmēr šautriņus spēlējam. Tā arī Rikards izdomāja šo ideju. Mēs spēlējam šautriņus vienmēr šeit. Un Kristaps, kad viņš zaudē, viņš paliek tik dusmīgs, viņš nevar izturēt. Jā, tas ir vicāk, kāpēc. Šautriņus ir fucking random spēle. Es šo spēli arī daļai izdomāju, ne tik daļ tās spādienas un tam līdzīgi, protams, tas bija liels pluss, bet tas bija tas dzinējs, ne? Dzinējs ir tas, kad Kristaps nemāk zaudēt. Man likās smieklīgi būs izdomāt spēli, kur Kristaps zaudē. Un zini, kas ir labākais? Tu vienkārši, es kaut ko izdomāju, es uzliku tos paplēc, un tu vienkārši apēdi to vienkārši. Nekvestionē. Tā vienkārši apēdi. Man bija tāds, yes, viss sanāca daudz labāk nekā es vēl biju domājis. Ja tu gribētu man ieriept, tad būtu tāds, es zaudēju, es nezināju. Man būtu tāds, fuck, bitch. Bet šeit bija tāds, viss bija tik perfekti, ka es jutos tā kā gudrākais ģēnijs pasaulē. Man bija tāds, jā. Tāpēc, ka viens ir zaudēt. To es zaudējumu varu tā kā samierināt. Es varu pakrukšķiet vai ko, bet tad, kad tu noliec situācijā, kurā... Bet es esmu šajā nolikšķajā situācijā, kur man jāsacenšās ar robotu, un es nevaru vinēt, un es saprotu pēc trešā disīs tā kā vienos vārtos, un man izvaros. Un tajā brīdī man jau tāds... Jā, bet tas ir to sauc par zaudēšanu, kad mēs sākam spēlēt... Zaudēšana ir cīņa! Kad mēs sākam spēlēt šautriņas, tad Rihards, protams, labāk spēlē šautriņas, jo viņam tās šautriņas pieder un ilgāk ir. Un, protams, ka viņš vinnē ļoti bieži sākumā, un Kristaps vienkārši pirmkārt pusē spēles viņš bija atteicās un gāja atpakaļ uz savu istabu. Un vispār atteicās turpināt spēli, jo bija jau skaidrs, ka Rihards vinnēs. Un tad, citreiz tu daudzīji to boksa mājas un mētāja lietas apkārt. Tāpēc, ka tur ir cīņa. Tā ir cīņa, tad tu cīnies un tu vēl vari, es zaudēsim vājāks, bet šeit tu esi vienkārši nolikts pozīcijā, kur tevi izšķaida. Tu esi tā kā neko nevar izdarīt, un tas ir tas viss, tā kā tā frustrācija, viņa tā kā veidojās tur tā, ka tu esi nolikts pretīm kaut kādam milzim, ko tu zini, ka tu nevar pat uzvarēt, un tu nevar aiziet, jo video ir sācies, un tu vienkārši esi tajā pozīcijā, tajā situācijā un visu, tu vienkārši atver savu struteni, savu pakaļ un lai tev ņem priekšā. Man ļoti interesē arī, ja gadījumā mums klausās, ka psihologs vai tā, ka tev tik ļoti ņem priekšā. Kā veidojās šis ieradums? Dažiem cilvēkiem ir, dažiem nav tā jūtība pret zaudējumu. Tie, kas, piemēram, bērnībā daudz bērnu nemāk zaudēt, es tā skaitā, un daudz cilvēku arī vienkārši nemāk arī vēlāk zaudēt. Kas ir tas, kāpēc tas ir tik svarīgi? Kāpēc tā visa pasaule juk un bruk? Vai tur ir kaut kāds izskaidrojums, kas ar viņu noticis bērnībā šo cilvēku? Jo man interesē vienkārši. Bet jā, mēs jau... Sacensības gars tas ir. Es gribētu padalīties ar vienu lietu. Es tikko biju pārgājienā, un šajā pārgājienā es ieraudzīju vienu no neglītākajiem tārpiem. Un tā kā man ir Samsung Galaxy Fold S27 Ultra, 26 atvainojos. Paskrēja laikam pa priekšu. Pirms to soli varbūt pamēģini, vai tas AirPlays nostrādās vispār. Kur tu viņu sūtīsi? Televizoru? Ko tad? Kur tu viņu televizoru sūtīsi? Es aizsūtīju vispār Robertam čatā. Var apskatīties. Un vienkārši es varu apvilkt šo kukaiņu, jo es pirmo reizi dzīvē redzēju kaut ko tik briesmīgu un baisu. Jo viņš tikai ir balts, bet viņš nav gluds. Viņš tāds kaut kas, ko tu liktu tajā dibenā. Zini, dibenā? Kad ir tās bumbas, bumbas, kas savā starpā savienotas. Viņš arī bija tāds, un tad milzīga galva ar tādiem diviem zobiņiem.
Un es Buttplugs. varēju apvilkt viņu un atrast internetā, kas tas ir. Un man iznāca raksts, un uz viņa ir rakstīts Eiropas Savienība. Eiropas Savienības teritorijā pirmo reizi konstatēts kokiem ļoti bīstams kaitējums. Nē, tu viņu nogalinās, cer. Un tad, es viņu sākumā nezināju, kas tas ir, tikai pirms gulētēšanas paskatījos. Nē, tā bija jānogalina. Un tad bija, vispār tas bija tā, ka viņš Ungārijā tika atrasts, šis kukainis. Tur ir arī video, es tev aizsūtīju. Jā. Un te izrādās, ka tas ir smaragda zaļā vabola kaut kāda. Un viņi nogalinās visus ošus tajā rajonā 10 gadu laikā. Wow, Un mums tā ir invazīvā suga. Un viņu vienkārši nav neviens, kas viņu laikam šeit ēd. Līdz ar to viņi tā var vairoties ļoti daudz. Un laikam Latvijā īsti nav bijuši gadījumi. Un te, Mums jāsāk ēst. Mums jāsāk viņu ēst. un te ir tālrunis, kuri jāziņo. Latvijā pagaidām šī vabola nav manīta. Tomēr VAAD aicina. Crazy. Ja rodas aizdoms par šī karantīnas organisma izplatību, jāziņo tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā vai jāsazinās ar augu karantīnas departamentu zvanot šo numuru. Tu zvanīsi, cer. Un es zvanīju, bet bija svētdiena, šodien pirmdiena. Vai man piezvanīt un tagad to izdarīt, vai pēc podkāsta? Man liekas, ka tā nebūs interesanta saruna podkāstā. Kur jau vietā jūs No, labi, konsultējāt? tad es pēc tam piezvanīšu. Bet es to darīšu, un man ļoti interesē, kas notiks. Wow. Es jūtos tā kā ieraudzījis kaut ko fenomenālu. Tas tiešām Latvijā ir kaut vēl kas nav īpašs. redzēts. Šis izstāsta pēc kaut kā zombiju apakalipses sākās iekoši tev tāds. Tiešām tāds alien Jā, kaut kāds. predator moments. Jā, vispār. Jā, tā ir jau tā nav smuka, bet šis ir vienkārši Smaragdzaļā krāšņa vabola. Es Tātad zinu, šis tārps. smaragds, zaļš. Jā, tātad šis tārps pārveidojas smaragdzaļā vabola. par skaistu smaragdzaļu krāšņu vabolu. Tur lejā būs bildīte arī ar to Krāšņi. smaržzaļo vabolu. Viņi diezgan... Wow. Tas nevar ielīst. Big booty. Ok. Skaista. Jauda. Skaista. Kāds viņai tērps? Milzena. Cik viņa liela, nezinu. Nevar saprast, bet izskatās diezgan milzīgi. Robert, es šodien tev pamanīju no rīta, un tu biji tādā diezgan lielā miskastē. Yes. Kas tev jauns, kā jau notiek? Es biju aptuveni šitā. Izskaties. Tā es izskatījos. Viņš apēdīs visus ošus šajā reģionā, ja jūs redzat, Robertu, lūdzu ziņojiet VDD. Jau kādu laiku mēs neesam ierakstījuši podkāstu, esmu bijis prom, man interesē. Kristaps arī bija Liepājā, vai vēlaties padalīties ar kaut ko, kas ar jums ir noticis? Nē, nekas nav. Es vienkārši esmu tā kā stulbs, debīls kroplis, kuram nav vērts atrasties uz šīs zemeslodes. Es esmu tā kā tārps, kuru vajag sašķērēt gabalos un izbarot cūkām. Vēl tu vakar teici Sūds, pilnīgs Roberts Sūds, atgriezies studijā. Roberts Sūds atpakaļ studijā. Roberts Sūds pieejams atpakaļ. Jā, labrīt, labvakar. Kāds noskalojiet mani kanalizācijā. Jā. Tie, kas nav kādreiz dzirdējuši podkāstu balstītas patiesiem notikumiem, šis jau ir tuvāk tam, kas notika tajā podkāstā. Es esmu debils, idiots. Es esmu pilnīgs muļķis. Kāpēc tu tik gardi smejies? Tev nav Tas žēl? tik smieklīgi, tāpēc, ka viņš ir tik gudrs, un tik es laiku zinu, viņš ir gudrs, un tad viņš tā kā šitā savu patājis pilnīgi otrādi, ka viņš ķipies sūds kaut kāds, un tāds nezinu, kaut kas liekas tajā. Man vienkārši ir skumji. Jā. Nē, es esmu ekskrements, kas peld peļķē rudens. Sigulda zelta rudenī. Tu mēģini nofočēt tajā atspīdumā tos zelta kokus. Vai ne, peļķis atspīdums, klasiska fotografija. Bet tur izrādās, tur peld kaut kāds ekskrements. Šajā peļķē un izbojā visu bildi. Tas esmu es. Bet kāpēc tu jūties tā? Un kāpēc tu izbojā to bildi? Jūs esat šie zelta koki. Jūs esat šī peļķa skaistā. Nē, es esmu stulbs zābaks tur fonā. Tāds Tu esi vecs nomaz skaists- zābaks ar sūnu apaudzis. Skaists kauboja zābaks. Nav sūna apaudzis. Redzēju Northern gripā, ja pa 150 eiro skaists lietots ādas zābaciņš. Kā tad? Ihā! Labi, es gribētu
teikt, ka vispār... Viss tā beidzās, tas viss beidzās. Man Nē, liekas, atgriezīsimies pie tā. Ko tu tur vēl runā? Nu, jā, ko tu Tas tur ir vēl runāt? skaidrs, Man ne? arī iet slikti, man arī ļoti iet slikti. Man bija viens no interesantākajiem piedāvājumiem, kādus jebkad esmu saņēmis. Pavisam nesen man uzrakstīja viens vīrietis. kā fotosesija? Tā kā Mārtiņa. Pēc tās sērijas uzrakstīja tās fotogrāfus arī. Vispār es skatījos tev podkāstā. Rieģi dievu tādu figūru. Fotogēnis. Bet laikam rādio tev. Es redzēju šo, kā tu vannā sēdi, un tas man radīja domas. Radio tev tiek meklēts, laikam viņam būs jauns rīta raidījums. Un radio ir tā, ka rīta raidījums ir tā kā krutākā lieta, kas tajā parasti radio ir. Tie krutākie vadītāji, un tas ir krutākais tas raidlaiks. Tas galvenais, kā late night shows televīzijā bija, nezinu, labi piemēru. Bet man ir kā piedāvāja. Bet tu nevari piecelties. Fredis ar UFO, Baibas Ipiniets Gavari un tas otrs vīrietis. Sanda Dejus un Kaspars Breideks, bet tagad jau Nauris Brikmanis. Rīta Agrāk bija radio Toms Valsils. Grēviņš un kāpēc pēkšņi aizmirst visiem vārdus? Uldis. Es no rīta cēlies un klausījies radio, es teikšu tā. Bet jā, labi, man nav tā, ka man tieši piedāvāja to kastingu aiziet paskatīties, bet tas ir daļai jau tajā virzienā. Kas ir jūtos vienkārši stilīgs. Tas bija ļoti interesants, stilīgs piedāvājums, ko var piedāvāt cilvēkam. Un jūtos ļoti laimots, protams, par to šādu iespēju. Bija baigi nice. Tu aizgāji? Nē, protams, tā. Kāpēc, protams, nē? Radio no man domāts. Kāpēc tu to domā? Tāpēc, ka esmu tā kā Roberts daļai. Man ir tāds, es arī jūtos kā Eskra Kingemens, un es vēl nemāku runāt. Līdz ar to radio nav domāts tādiem cilvēkiem kā man. Man šķiet, ka tur vajag emocionāli stabilu cilvēku, kurš ir viegls sociopāts. Ka tu vari katru dienu atnākt uz rīto darbu, uzlikt šo masku un vienkārši maukt. Un man, godīgi sakot, Vai varbūt tu esi man tāds sejā cilvēks, rakstīts, ka man riebis šī diena, šie cilvēki. Ja man neinteresē tos. Man atnāk viesis, man viņš neinteresē. Tas ļoti labi nolasās. Tas ļoti labi nolasās. Un radio tas vienkārši nevajag. Un ja man piedāvā, vienkārši cilvēks nezina. Pēc tam pēc mēneša radīsies problēmas. Vai nu man ar veselību. Jo man būs tik ļoti jāmasko sevi. Vai arī radīsies problēmas, jo sevi nemaskoju. Un tad viņam teica, hei, Rihard, nu varbūt vairāk enerģijas. Man tāds, bļāviens ir 7 no rīta. Kāda enerģija? Es līdz 2 naktīs spēlēju šāhu online. Un es papīsu. Vēl kādam ir grūti zaudēt. Bet, jā, nē, radio galīgi nē. Es nezinu, jūs gribētu strādāt radio? Pirms atbild uz to jautājumu, jā, man šķiet arī tu saņemtu daudz izziņu par pārteikšanos. Jā. Tur būtu tādi komentāri, jo šādā kādā podkāstu formātā vai kur, man liekas, cilvēki ir pretīm nākošāki. Bet radio tur būtu tie cilvēki. Nevajag iet radio, ja nemāki runāt. Nevis dēļ Red Bull pasākuma, bet Red Bull pasākuma dēļ. Bet pēc gada, iedomājies, es runāju tieši tāpat, kad es atnācu. Neko nebūtu iemācījies. Neko nebūtu, jā. Tev būtu obligāti jāiet gan uz runas nodarbībām. Bet varbūt tev izmācīt. Bet reitingi būtu cauri jumtam, jo visi vienkārši nevis hate watching taisīt, bet hate listening. Hate listening in the morning. Tas ir tas, ko tu gribi no rīta. Nedaudz tā kā fucking besjāra. Brauc mašīnā, palielinās incidentu skaits uz ceļiem Latvijā. Katru reizi, kad mēs atnākam uz avārijas punktu, skan radio tev, Richard, fonā. Interesanti. Tad, jā, tiek veikts pētījums. Tad tiek aizliegts ar likumu Richard radio raidījums rīt. Jā, nu man vairs nav nekas interesants pastāstīt. Roberts, tad saņemies. Vienkārši, saņemies. Vai tu esi pamēģinājis? Saņemties. Saņemties vienkārši. Jā, saņemies. Es nemēģinājis. Labi, tad es pamēģināšu, un tad nākamajā sērijā es jums došu ziņu. Kā gāja? Ir tāds teiciens, smaidi un viss būs labi. Pasmaidi. Kristaps varētu būt rītrādē. Viņš varētu būt stabili rītrādē. Ko es nemāku runāt atceries. Nu jā, bet tev var izmācīt. Tur
tur tikai ir tiešām jāiet uz tam runas nodarbībām, ir jācenš, un es domāju, tu vari, tu iemācīsies. Ar mašīnu braukt, tu iemācīsies arī radio runāt. Es domāju, ka viss tur būs kārtībā. Un tu esi tāds kā zābaks. Tu esi, kas palīdz radio arī, bet dažreiz. Bet ir tīpaši, ka, es nezinu, man liekas, es, piemēram, nevarētu tos, man liekas, ir grūti, tur vajag konkrēti personības tipu, lai tādus dienas ēterus, lai brokastīs vēl daudz, kas notiek. Visu laiku es stimulēts, man liekas, tur arī būtu vieglāk Rihardam ar ADHD nedaudz, jo tur nāk viesi, ir kaut kādas ziņas, notikumi, actions, kaut kāds tev ir līdzvadītājs raidījumam, bet ja tu esi no 1 līdz 3 ēterā, tā viens pats, tu lietas tās dziesmas, un tie cilvēki gadiem, viņi vien to pašu saka, pastāst par satiksmi, nolas kaut kādu īziņu. Tur ir absolūti tev jāspēj neko pārdot. Katru dienu atkal un atkal gadu desmitiem. Man liekas, es nespētu to izdarīt. Roberts noteikti Konkrēti personības zinās. Kristaps pieļauj, ka nē. Bet vai ir tāds raidījums, ko vadā Arnis Krause, laikam, pa kādu no Latvijas radio? 2 Krauzes. Nē, Arnis Krause. Un tur, kur ir brīvais mikrofons, un cilvēki zvana un var pateikt kaut ko. Jebko. Zini to raidījumu? Arnis Krause, tu domā atkal, jo šeit būtu arī tieši tāds pats variants, būt radio. Tu tagad saki pilnīgi citu cilvēku, un tad visi būtu apmulsuši. Viņi rakstītu īziņās. Engagements būtu augsts. Jā. Tas Arnis Krause. Tu domā, Aidis Tomsons vada raidījumu Krustpunktā ar brīvo mikrofonu pa Latvijas Radio 1. Bet Arnis viņu nevada nekad. Esmu pārliecināts, ka viņš viņu dažreiz arī vada. Arnis Krause. Tu domā Arnis Krause. Arnis Krause. Es nezinu, viņš viņi varbūt uz pusē mauts. Jo tur bija tā dāma, bet varbūt es neesmu. Tur, principā, viņš pats ir klausuli, ir piezvanījis kāds pensionārs no kāda, un tur viņš saka kaut ko, un tad viņš viņam saka, izslēdziet to radio, jo visu laiku atskaļojās. Viņš tā kā pabrīdina, paiet nākamais zvanītājs, viņš dara tieši to. Viņam ir tas radio ieslēgts. Tur ir tik labs brauciens mājās, tas bija tik smieklīgi, jautri un interesanti. Jā, tev ir taisnība. Vispār Arnis Krause tagad strādā Latvijas Radio 1, nebija uzzinājuši šīs jaunākās ziņas. Un viņš vada mikrofons, un līdz apnikumam man ir viena lieta, klausītāji, jums jāatgādina to bieži darīja Māra un Aidis, tad, kad jums izdodas mūs sazvanīt. Lūdzu, vismaz kādi pāris metri no radio tālāk, vai vislabāk vispār nogriezt skaņu, jo tad veidojas šie burkšķi un trokšņi, un jums ir izdevies mūs sazvanīt, bet mēs nevaram jūs dzirdēt brīvā ēterā, jo tā skaņa ir tāda, kuru par radio nevar pārraidīt. Tātad lūdzu tālāk no radioaparāta. Un otrs stāsts ir šis pirmsvēlēšana laiks, un mums ir arī aicinājums, mudinājums. Tas, ko es vakar klausījos. Es burtiski uzklausīju uz pirmā random ieraksta, kas bija, un ar to sākas šis. Tu vari vienkārši atstāt vienu zvanītāju, vienkārši pirmo zvanītāju kaut vai. Nav tik viegli patīt. Jo radio arī tiek uzmanīts un tiek uzskaitīts pa kuru par stundas laikā. Tādēļ mēs cienām jūsu viedokli. Jūs nevarat tagad patīt pa dažām sekundēm. Edgars raksta par 7 maksāta līzi. Es domāju, ka deputātiem jau kaut ko vajadzētu kompensēt. Nevis par degvielu, bet viņi varētu, pārtiks pakām palīdzēt. Deputātiem palīdzēt? Paldies jums, jūsu ironiju šeit. Nākamais zvanītājs. Bet es gribētu šo raidījumu vadīt, tas ir sapnis būt absolūtākais. Un tur esot ļoti populārs viens cilvēks, kas zvana katru reizi, viņu sauc kaut kāds Daugavpils Aivars. Jā, Aivars, es zinu, viņi arī, es esmu klausījies šo raidījumu, es arī strādāju Latvijas radio kādreiz, tad tur pogāju šo internetu vai TV versiju Krustpunktā raidījumu. Daugavpils Aivars. Nākamais viesis es viņu pazīstu no bērnības. Viņš tiešām zvana ļoti bieži. Bet man bija ideja, vai viņš būtu labs viesis mūsu podkāstā. Daugavpils Aivars. Leģenda, kurai mēs nezinām seju. Jā, kaut kā viņu dabūt rokā. Arnis palīdzēs. Viņam ir viņa numurs. Es nezinu, vai viņš nedrīkst. Viņš viņu dod nekādā gadījumā. Labi, GDPR. Es piezvanu Arnim uz brīvo mikrofonu. Aivar, es zinu, ka tu man dzirdi 12. pie Laimas pulksteni. Viņš no Daugavpils brauc.
Viņam dēļ 80 gadi. Tāda intriga bija par to seju. Zini, ar dažreiz tā mistērija, kas šis ļaundars man bija. Tas, kas ir šis Aivars. Maija par Vanču tilta plānoto remontu. Jā. Tur ir tik daudz pērles man šeit tieši šajā, jo es vakar dzirdēju tieši to, ko viņš teica. Šis ir ļoti labs. Klausītājs, esiet sveicināti brīvajā mikrofonā. Halo. Lūdzu. Labdien. Labdien. Es gribu drusku parunāt par latviešu valodu. Jūs ziniet, mums tik daudz tiek runāts, ka, ziniet, tas ir, es gribu pateikt, ka vēl mums ir tāda ierēdņu valoda. Lūdzu, man ir tāds fakts, ka tā ierēdņu valoda jau ir aizgājusi tik tālu, ka vairs nevar to izturēt. Bija tāds raidījums pirmajā Latvijas televīzijā, un tur laiks bija ļoti augsts, salīgs, un korespondents atnāca uz skolu. Es tikai neatceros, kura tā skola bija, bet direktora vadāja korespondentu un, ziniet, viņa teica burtiski tā, jūs ziniet, šodien mums ir izglītojamie, nav neviena. Vakar bija kādi 3 izglītojamie un tā tālāk un tā tālāk. Vārds sakot, bērni vairs nav ne bērni, ne skolnieki, ne audzēkņi. Viņi ir izglītojamie. Tāda birokrātu valoda. Lai Dievs nedod, ka jūsu bērnus un mazbērnus kādreiz sauks par izglītojamajiem. Paldies, kundze, jūsu pārdomas saklausījām. Vita raksta... Es gribēju vispār pateikt. Pusi no tā raidījuma ir tāds absolūti ļoti izklaidējuši. Ļoti. Man patīk, ka visvairāk šajā, kad viņi saka, ka viņi grib parunāt par valodu, un tad bija tiešām problēma ar to valodu pašā sākumā. Tā kā runas teikt kaut kur tālumā. Tur ir tāds komedija gold. Vienkārši viņu, nekad neviena mūsu epizode nevarēs konkurēt ar vienu šādu epizodi. Mums vajag brīvo zvanu varbūt šeit kaut kā. Var zvanīt no 10 līdz 11 rītā pirmdienās. Mums jāteik pēc tās. Balziņas varbūt var sūtīt kaut kur. Mums ir kāds numurs, kur to var atsūtīt. Atstājiet komentāru, vai jūs būtu interesēti. Atsūtīt balziņu ar, pastāstīt par kādu problēmu, kas jums ir, vai arī vienkārši viedokli, kaut kādu sūdzību, brīvā mikrofona stilā, kas jums besī varbūt. Mums ir viens numurs, kur mēs tā varētu izdarīt. Jā. Tā kā noteikti, ja jums tas interesē, atstājiet komentāru. Lūdzu, tikai tā mēs varam zināt, ka jūs gribat iesaistīties un būt daļa no šī skaistā podkāsta. Jā. Es biju pārsteigts, ka tas stāsts aizgāja atpakaļ līdz birokrātiskai valodai. Man liekas, ka tad, kad viņi sāk stāstīt par to sižetu, viņi vienkārši aizmirst to sākotnējo tēmu un sāk stāstīt par skolām un kā tur bērni vairs nemācās. Vai vairs nedzimst bērni uz demogrāfiju pārgāja, bet tad viņi atgriezās un izglītojumiem. Man liekas, tas ir tas, ko ļoti labi stand-up komiķi dara. Viņi tā savīšo stāstu. Šajā epizodē bija arī fantastisks beigas, mēs neliksim, bet man ļoti uzjautrināja. Jo Arnis, viņš ir profesionāls, viņš bieži vien tā, ja viņam neinteresē, viņš arī neatbild. Viņš saka, nākamais zvanītājs, paldies, jā, Un dažos gadījumos, piemēram, pašās beigās, tu jūti tādu ļoti profesionālu pieeju, ka viņam arī, kā kāzās, mans laiks ir beidzies, es savācu savu koferu un aizēju. Un šī sieviete, kas ir piezvanījusi, viņa runā, viņš viņai nekā noliek viņai klausot. Un paldies, arī to ir mūsu laiks beidzies. Beidz raidījumu. Viņš vienkārši 5 vārdus paspēja pateikt. Viņš pilnībā bez nekādām pārmetumiem vai kaut ko. Viņš jau ir, to dara gana ilgi, ka viņam jau ir un pabeidz. Un vēl sekundīt noslēdziet domu. Bet viņam tāds viss. Tas ir arī neizbēgami tiešajā ēterā, jo tas ir tiešais raidījums, un viņi tieši sākas ziņas sākas precīzi vienmēr stundā. Un tu nevari pavilkt ilgāk. Jā, jautri. Bet ir labs raidījums, ja esmu kādreiz noklausīties. Forši, ka viņam ir ieraksts, es tagad to darīšu. Tas ir mans jaunais podcasts.
Kristap, kaut kas, mēs jau esam ierakstījuši, tev ir 2 minūtes pastāstīt, kā tev gāja Liepājā. Un tad dziesma. Noslēdzot. Jā, šodien mums noslēdzam podcastu ar Kristapa dziesmu. Tāpēc, ka komentārs prasīja, viens komentārs prasīja, teica, ka vajadzētu vai ne ielikt dziesmu atkal, un tad tāpēc mēs dzirdam jūs, redz, kā iepriekš mēs pieminējām, ierakstiet komentāru, mēs jūs redzam, mēs jūs dzirdam, mēs arī darām visu, lai uzlabotu šī podkasta kvalitāti ar jūsu ieteikumiem. Jā, un ja jūs gribat, lai Kristaps atbild uz jūsu komentāru, tad ierakstiet kaut kādu negatīvu komentāru, jo uz tiem viņš vienmēr ļoti drausmīgi rupi atbild tikpat rupi, kā komentārs ir uzrakstīts par kaut ko, kad savu pipeli ausīs jābāž, vai es nezinu. Iepriekšējā epizodē. Ja jūs kaut ko jauku uzrakstīsiet, tad jūs mēs izlasīsim, mēs ņemsim vērā, bet varbūt netiks atbildēts. Ieskicēt pirms tev, viņš aizskāra tevi, un tāpēc man ir tāds, es neļaušu aizskart savus draugus. Jā. Tieši tā. Bet arī mēs ieklausījāmies, jo iepriekšējā epizodē bija komentārs par to, ka viņš gribēja noklausīties epizodu mūsējo, bet sākumā kaut kāds mēglis, vai kā viņš man tur nosauc, kaut ko bļauja mikrofonā. Tas bija es. Tāpēc šoreiz, es vienkārši nebļāvu, lai viņš beidzot arī var noklausīties kādu epizodu. Es jau pieminēju, mums aizvakar atstāja viens čals pie TikTok video, vai jūs neesat gadījumā izmēģinājuši, vai jums vajadzētu izmēģināt ziepes, virvi un ķeblīti. Zini to 3, kas ir mums jāuztais pašnāvībai, ne? Nu, tas tāds. Jā. Un bija tāds komentārs, un tad es viņam uzrakstīju atpakaļ, es pastījos uz viņu, tas viņam uzrakstīju atpakaļ tādu maziņu komentāru arī. Es rakstīju tā. Diemžēl mēs neesam izmēģinājuši, bet pēc jūsu profila bildes spriež, ka jūs noteikti esat izmēģinājis. Un, diemžēl, jāsaka, ka atkal neesat novedis savā dzīvē kaut ko līdz galam. Un tā kā motivēja viņu. Tā kā... Viņi kādreiz atbildēja uz tavām? Nē, izsālies, ka vienam es ir atbildēju, viņš pat nobloķēja mūsu akontu. Bet es tā kā ar tādiem, tikai to YouTube es atbildēju. Labi, es vairs nekomentēšu. Nē, ir forši, jā. Tas bija vienkārši, tas bija tāds... Uz tādas rupjuma. Nu, es zinu, jā, tas nebija labi. Es nezinu, kāpēc es tā uzrakstīju. Es nerakstīšu vairāk. Es atvainojos. Nē, man ir ļoti uzjautrina vienmēr arī, kad saprotu, ka Dīgdeņa konts ir atbildējis tieši uz vienu komentāru. Es esmu priecīgs vienmēr, ka ir kāds komentārs. Man tāds, 2 komentāri. Viens ir Kristā. Bet kam tās ziepes ir vajadzīgas? Ziepes, lai slīd, lai tā virva neieķerās. Nu, ķipa viņai ziņā lielā virva, viņai varbūt kaut kur var ieķerties ziepes, tā kā smuka tev. Nē, tā kā varbūt virva pret virvu viņa jau kaut kā uzsiet tur iekšā, un tad viņa var kaut kā varbūt. Es pilnībā citādāk sapratu. Es sapratu, vajag nomazgāties. Varbūt. Tas šī bārī. Ķeblīts, lai kur fotogrāfam pakāpties. Lai no augšas var nofočēt. Jā. Bet es vēlreiz gribu pateikt, kāpēc ar to rupjības atbildējis tā parasti neraksta, bet tad bija vienkārši, viņš tā kā manam draugam, manam kolēģim, viņš brauc virsū tādām nepatīkām, man bija tāds, man kaut kas uzvārījās un es tā kā atvārīju atpakaļ. Tas nebija korekti, tas tā nedrīkst. Vai tu aizstāvēs savus draugus un kolēģus pret kādu rupekli? Jā, vienmēr. Es gribu, jo Robertu nesen viens džeks nosauc par kaut kādu lohu, nepilnību, kaut kādu... Kurā vietā? Sūdīgi. Šī podkāsta sākumā viens čalis nosauca Robertu par... Ko viņš tur... Diskriminantu kaut kādu... Tas bija tajā epizodē par rasismu? Nē, šajā epizodē. Šīs epizodes sākumā Robertu apvainoja viens vīrietis. Melnā kraklā, ka viņš ir nevērtīgs sūds un vispārējais. Un tas ir ļoti nejauki. Ļoti nejauki. Vai tu varētu adresēt kaut ko šim... nejaukajam cilvēkam, lai viņš bišķiņ jaukāks pret Robertu ir. Nu, cilvēks, tu pats esi mēsls. Tas bija ļoti gudra ziņā. Jā, es nesanācu. Lūk, saprati? Jīhā! Laiks dziesmai! Pirms mēs noslēdzam šo podcastu. Un klausamies Kristapa brīnišķīgo daļo kompozīciju. Man jums jāpastāsta, ka jums ir jāpiesako Dīgdeņam Instagramā. Un vispār, ja jūs klausāties šo podcastu Spotify vai YouTube, lielākā daļa no jums nav nospieduši abonēt YouTube kanālam. Un tas ir bēdīgi, tāpēc, ka
tas mums palīdz bišķiņ šo podcastu dabūt ārā vairāk cilvēkiem un līdz ar to turpināt. Jo, ja neviens neklausīsies, tad mums, diemžēl, nāksies darīt citas lietas. Tāpēc es tīri tāda šantāžas veidējumu saku, tā kā, ja tu klausies un skaties YouTube jau vairākas sērijas un neesi nospiedus abonēt, neesi nospiedusi abonēt, tad lūdzu izdari to. Mūsu mērķis ir 1000 abonenti un šobrīd ir kāds 600. Un uz 1000 abonementiem, kad mēs sasniegsim, Kristaps apsolās uzrakstīt jaunu dziesmu. Jā, uz 1000 abonentiem YouTube būs jauna dziesma, ko noklausīties šajā podkastā. Un līdz tam būs šī. Tev vajag pie mutes vienu vai es nezinu, tu toreiz īstenībā labi izdarīji, ka tu tur darīji tur kaut ko tur. Kaut ko es abas darīju, ja? Ai, man atkal stress uznāca. Kāpēc viņš tā notiek uzreiz sitiem? Man sāk sasvīt rokas pilnīgi. Čo Dievs pilnīgi? Tāks, labi. Nu, es mēģināšu vēlreiz to pašu kompozīciju. Es viņas bišķi laikam pārveidojis. Nē, to miķi noņem. La, jā. Nu, labi. Novēlam. Es visiem novēlu jauku dienu. Visiem jauku foršu. Es nezinu, ko tā jādomā. 1, 2, 3. Vējš tavos matos pūš tevi tālu prom. Prom no manis nezināmā virzienā. Tur tālumā tā tava sirds, kas mani piemanīja. Tu biji tā, kas ar mani dejoja, ar mani dejoja, pat tad, kad augsts lietus lija, gluži kā filmās, gluži kā mīlas pilnās. Tu aizlidoji, es nepaspēju ar savām kājām aizskriet līdzi. Es tevi nevainoju. Tur tālumā tā tava sirds, kas mani piemanīja. Tu biji tā, kas ar mani dejoja, ar mani dejoja, pat tad, kad augsts lietus lija, gluži kā filmās, gluži kā mīlas pilnās. Bet visam ir sākums un beigas, bet ja ar mīlestību steidzas, tad tajā ātri pienāk beigas. Viskopā! Tu biji tā, kas ar mani dejoja, ar mani dejoja, pat tad, kad augsts lietus lija, gluži kā filmās, gluži kā mīlas pilnos. Woo! Paldies!